Skaistajā pilsētā Kuldīgā var sastapt kaislīgus cilvēkus. Arī Otīlijas kundze dzīvi tver malkiem un izbauda to pilnībā. Vairāk nekā pusgadsimtu viņa ir arī audēja, bet šis stāsts ir par viņas mīlestību. Laikā, kad Otīlijas kundze satika savu vīru, valdīja skaista romantika. Bija balles, braucieni ar zirgu pajūgu un īstas vēstules. Tad jau bija sarakstīšanās tikai caur vēstulēm. Un es biju bezkaunīgi diezgan, es rakstīju vairākiem uzreiz, uzaicinu uz ballu, un es domāju, kurš tagad pirmais man nāks ņemt dancot, es nezinu, no tiem puišiem. Un tad viņa satika savu mīlestību. Es satiku savu Arvīdiņu Salmgriezi. Ļoti grūts uzvārds un grūti parakstīties, bet nu neko darīt, kā bija, tā bija. Viņš brauca uz ballēm, un mēs braucām ar velosipēdiem, 7 kilometri bija līdz ballē jābrauc. Un viņam bija uguns, bija riteņi klāt, un tad mēs visas tās jaunkundas braucām ar viņu kopā. Un beigās viņš palika pie manīm. Otīlijas kundze atceras, ka sākumā izredzētajiem likusi visādas pārbaudījumus. Es viņus līdzināju arī, es viņu zinu cauri lielai peļķei, jo viņš bija pa manīm pa 2 gadu jaunāks. Un mēs jau skolu arī beidzām Rēzē, pamatskolu to vietējo. Un tur bija tāda ļoti liela ūdens peļķa, un viņam bija ļoti skaists kurps tāds noviksēts. Un es domāju, viņam tik jāizbrien cauri tai peļķei, ja viņš grib mums nākt Rēzē mājās. Un viņš aiziet mājā un teica, tā pliķa Otīla man izdzina cauri tai peļķei. Mamma teica, nu neej kopā viņām. Viņš teica, bet man patīk. Nu, ko tad, ka ja patīk, tad brien cauri. Viņi sarakstījās Kuldīgā. Mums nebija tādas kāzas, mums tikai bija viens liecinieks. Tas bija viņas vainas. Un tad mēs paēdām kopīgas pusdienas, un tās bija visas mūsu kāzas. Bet mēs ļoti saticīgi dzīvojam. Mums ir viena no skaistākām mājām pilsētā. Starp 2 tiltiem mūsu māja ir tieši vidū. Katrā pusē tiltiņš. Un mums ļoti skaista vieta, ļoti skaista. Otīlijas kundzes mīlestība pieder arī savam darbam. Tā ir sirdslieta tomēr. Man divas lietas ir man sirdslieta - dziedāšana un aušana. Es neesmu bijis mierīgs cilvēks nevienu brīdi, nekur. Viņa ir viena no tiem cilvēkiem, kur ir kuldīgas dvēseli, un tādu te ir daudz. Gluži tāpat kā skaistu satikšanās stāstu. Saskatījāmies jauniešu teātrī Fokus, kurā mēs dejojam kopā. Dejojām, kamēr sadejojāmies. Sākumā gājām vēl pa kluso pēc mēģinājumiem zem tilta, zem arkas, satikties, tur tās pēdējās. Viņu pirmās tikšanās notika vasarā. Jaunieši ir kopā jau 3 gadus. Kā saka paši, Kuldīgā ir viegli būt romantiskam. Vecpilsēta ir romantiska un skaista. Man ļoti patīk arī iet uz to, ka viņi ir tādi vēsturiski un nesu skaists šarms jau uzreiz ir romantisks. Taču ko romantiskā Kuldīga viņiem ir devusi? Man Ievu. Noteikti Ievu man ir devusi. Kuldīga ir mājas. Te ir ģimene, te ir mīlestība, draugi, tur viss. Šī ir tā vieta, no kurienes es nāku un kam es jūtos piederīgi, jebkurā citā vietā atrodoties. Tas ir mājas galu galā. Te ir tik daudz saglabājies no vēstures, un arī paši tās ielas rada atmosfēru, kurā aizmirstās tā pilsētas steiga, tas viss tās problēmas, kas varbūt ikdienā visus nomāc. Kuldīgā ir ne tikai skaistākās, bet arī oriģinālākās satikšanās vietas. Piemēram, viens no senākajiem manteļskurstiņiem, kas atrodas Kuldīgas Bendes namiņā. Tā pudeles forma tam manteļskurstiņam veicina zināmas domas, vai ne? Un cilvēki, kas tur iet, viņas, kā sacīt, tā telpa atstāja iespaidu. Agrākos laikos Bende izmantoja vai ne, visādas vilkšanas spēkus vai ne, un visādas fizikas spēkus, lai darītu savu amatu. Un bendētu cilvēks, tā mēs arī gribam izmantot tos pašus spēkus, fizikas likumus, lai veicinātu atkal radošu attīstību Latvijā. Mēs tumsu vēršam gaismā. Mīlestība zied un plaukst Kuldīgā ne tikai vasarās, ne tikai pavasaros, bet cauru gadu. Arī mana mīlestība uzplauka šeit, Ventas krastos. Ludmīla savu vīru satika pirms daudziem gadiem jūlijā Ventas krastos. Es velkos no Rumbas uz peldētavas vietu ar deķīti pa krastu. Un nav vietas, kur nolikties. Un viens draugs man saka, nu nāc pie mums.
Un otrs draugs, viņa draugs, stāv ūdenī, sauļojās līdz ceļiem ūdenī. Es saku, kas tas ir? Tas bija viņš, jaunietis, kurš tikko atgriezies no dienesta. Dienēja jūrā uz glābēju kuģa, un tagad kā dzīvs stāv. Un viņš tādu sakramento frāzi pateica. Nu kas tad es nekas tāpat, es esmu muļķāks par lokomotīvi. Mani ļoti ieintriķēja šī frāzīte. Domāju, ja tāds paškritisks jauns cilvēks tātad ir ar smadzenēm. Randiņš sekoja randiņam līdz kādam īpašam vakaram. Pavasarī, tādā skaistā, jaukā, romantiskā svētku dienā, 8. martā, viņš man nospēlēja uz klavierēm Oginska polonēzi. Es sapratu, ka jūtas no viņa puses ir ļoti dziļas un īstās. Un kāzas tika svinētas brangi 4 dienas. Romantiku te var sajust tik uz soļa, taču kuras ir pašas skaistākās satikšanās vietas? Es domāju, ka katrs pārīts atradīs sev stūrīti šeit. Jā, te ir daudz un tādas, un varbūt atklāt viņas visas nevajag, jo tad viņas vairāk nebūs tik romantiskas. Tas patīkamais vecais noskaņojums. Katru dienu šeit pavadot, viss paliek tāpat tās ir forši. Uz tilta, protams, ir diezgan romantiski vakaros, jā, vientuļi. Pie pašas bendas namiņa arī, protams, var satikties vai ne, un vakaros mums tur ir tāda ļoti smuka atmosfēra, jo tilts tiek apgaismots īpaši, rumbiņu dzird. Kuldīdznieki ir pārliecināti, ka te iederētos arī randiņu simbols Laimas pulkstenis. Es domāju, ka tas ir rumbas kioskiņš. Jā, tā ir tā vieta, kas ir tiešām tāda ļoti romantiska un tāda. Un viņai vajadzētu pilnveidoties, kļūt nedaudz labākai. Viņa tagad tā nedaudz tomēr ir iesūnojusi. Laimas pulkstenis Kuldīgā tas būtu notikums. Gluži tāpat kā notikums ir ik viens skaistais mirklis, kas piedzīvots. Otīlijas kundze mums izstāstīja savu skaistāko atmiņu par mazmeitas kāzām. Viņa ar savu līgavaini vispirms salauzās citā Latvijas pilsētā, taču brauc apciemot arī Kuldīgu. Viņa atbrauc šitie un nāk pār Ventas tiltam, un te mums ir Katrīnas baznīca. Un tur pašlaik notiek dievkalpojums, un tās mācītājs dzīvo mūsu mājā tieši. Un viņš ierauga, ka nāk Gunta ar visu savu to jauno vīru un visiem kārdniekiem, un viņš arī ārā un svētī viņus tur. Un aizbraucam uz Ēdolas pili, un tur ir 3. mācītājs, tas atkal svētī. Viņus tā kā, es domāju, ka tad vajadzētu labi dzīvot, ja tik daudz mācītāji ir. Elīna Doļģe, Edgars Jākopsons, Tautas balss.